Šī deja un šī rotaļa ir dzīves mūzika, un tā ir sastopama it visur, kur ir cilvēki. Spīdols bērnus jūs varat sastapt it visur, kur ir gara un dvēseles kustība, kur cilvēks liek sev lielus mērķus un tos piepilda. Tie esat jūs, spīdolieši. Esiet sveicināti mūsu spīdolas dienā. Es domāju, ka mums katram spīdolietim ir tā īpašā spīdolas dienas sajūta, un jā, šī nedēļa arī man ir ļoti īpaša. Jā, jau ir. Jā, es jūtu šo īpašo spīdolas dienas sajūtu, jo ir dzimšanas diena un ir tāds pacilāts garstāvoklis. Visi tādi sapucējušies un priecīgi. Jā, es jūtu. Es arī jūtu. Skolas aurā to var jūtu. Mazliet, ir tā visi sapucējušies. Tā ir sajūta, jā. Jā, it kā jūtu, visi skolā aktīvi darbojas, gatavojas dažādiem priekšnesumiem, uzstājas tur, taisa teātris un tā. Jā, jūtu mazbērnu. Jā. Katru reizi, kad notiek spīdolas dienas, jūtu šo īpašo sajūtu, ko tu tagad domā. Katru gadu un vienmēr ar visiem šiem pasākumiem, kas skolā notiek, manuprāt, tā ir tā īpašā spīdolas dienas sajūta. Vispār ir kura pasākuma sajūta, kas ir vienkārši dzīvojot līdzi, ja tu tajā nepiedalies, tad tās sajūtas arī nemaz nav. Es domāju, ka, sēžot koncertā skatoties, tas atkal ir kaut kas cits, bet tā dzīve visa un tas mēģinājums un tā sastrādāšanās kopā, tā ir vienreizēja un fantastiska. Jā, katrs gads atšķirs no citiem gadiem, jo, protams, ka nekad nebūs divi vienādi gadi. Un es domāju, ka jā, arī šogad mēs esam daudz ko labu piedzīvojuši, un tāpat tās arī iepriekšējos gadus, un tikai ceru, ka turpmāk tas uzlabosies. Patiesībā ne, jo es šeit esmu tikai 2. gadu, un ir līdzīgi, jā. Nē, es domāju, ka pasākums ir daudz labāks. Tā, kā kuram, man, piemēram, atšķirās Ar to, ka ir ziema? Tieši tā. Jā, jau vadīšu es. Man jau ir tā problēma tāda, ka man jau šķiet, ka tā jau man tā kā ir kā rutīna. Man ļoti grūti ir atrast jaunas idejas un jaunu domu, ko ielikt šajā spīdolas dienā iekšā. Un tāpēc es milzīgi pateicību parādā lielo kolektīvu vadītājiem. Tas ir noteikti Džuzefai, noteikti Elīnai Apsītei, noteikti Endijam, jo tie cilvēki jau mainās un līdz ar to tie pasākumi arī iznāk katru reizi arī savādāki. Jā, es uzskatu, ka tieši šī spīdolas dienas tradīcija nemainās un paliek tāda pati, kā ir bijusi. Un es uzskatu, ka šī spīdolas dienas tradīcija ir ļoti laba un nevajadzētu neko tajā mainīt. Nē, jo ir citi priekšnesumi un daudz klases ir vairāk pacentušās, lai izveidot šo priekšnesumu kā īpašāku, jo viņiem pēdējais gads pagājuši, bet es īstenībā neatceros, kā 12. klase būtu kopīga klases, tā kā izveidojas savu priekšnesumu. Domāju, ka nē. Tagad jau viss attīstās un viss ir daudzreiz skaistāk un viss cenšas daudzreiz labāk uztaisīt. Jā, es domāju, ka tā ar katru gadu paliek arvien stiprāk un stiprāk. Kodols noteikti. Pilnībā. Protams, caur laikiem ideja jau mazliet mainījusies, bet es domāju, ka kopumā spīdolas gars ir palicis ziņā. Es jau teicu, ka kodols jau būtībā mainās katru gadu, jo tas ir atkarīgs no skolēniem, ko viņi ir gatavi rādīt. Atkarīgs no tā, cik daudz skolēni ir gatavi paši pieteikt tieši šiem priekšnesumiem. Mums jāsaka, diemžēl mums viena tāda maza daļa izpalika šoreiz, jo vairāk skolēni bija iniciatīvi izrādījuši, ka grib uzstāties, bet diemžēl gripas epidēmijas dēļ ir apslimuši. Bet tādā ziņā katrs ir savādāks. Man vismaz tā šķiet. Mūsu skolai paliek 22.
22. Nu, kaut kur 20 ar kaut ko. 23, 24, 22, nezinu, kaut kas tāds. Es zinu, ka šī 23. spīdoles diena, un tādējādi arī 23. gads. Olai. 23. Ļaus paskaitīt. Tā. 1, 2, 3, 4, 5. Ieskaitot skolotāju galvas? Ieskaitot skolotāju galvas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Skaitot par 12, skaitot skolotāju galvas? Jā. 15. Man ir laiks paskaitīt? Jā. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jā, es teikšu 11. 15. Skolotāji jāskaitās? Kas lūdzu? Cik galdiņi ir skolas buftē? 17. kabinets, tas ir mums tāda. Kā tu esi skolotāji? Vai 17. tas ir otrais stāvs? Nē? Tad nav kaut tāda kabineta noteikti, vai ne? Es nevarēšu atbildēt šo jautājumu. Nav nejausmas. Es nepateikšu. 17. kabinet nav. Ulda Čemkovska. Nav nejausmas. 17. Mums nav 17. Mūsu bija direktores vietniece audzināšanas darbā Rītma Tīra. Tu tautas dejas, tas ir viens. Tu meiteni ballē mācāt izdot cilvēku? Es nekad vēl neesmu uzbūdis nevienu meiteni. Es zinu vienu, kurš ir. Ārturs Freimans. Skolas grupā par gada klasi 2013 tiek pasludināta 9. komercklase. Tā, vidusskolas klašu grupā par viennozīmīgi par gada klase ieguvēju, saskaitot visus punktus, iekļuva un kļuva, saņem balvu 12. komercklase un audzinātāja Inte Jorniņa.